jau būs pagājuši jau kādi 2 gadi, kad mēs te strādājam. No sākuma bija cross trasa, bet tagad, protams, esam tikuši tik tālu, kad bagiem ir pamatā visas tādas rupjās tehniskās problēmas atrisinātas un ir vajadzīgas tādas precīzas regulēšanas. Un šo trasi mēs vairāk taisam nevis tieši sportam, bet tieši testiem. Jo, lai mēs varētu samērīt savus mašīnas visādus parametrus, mums ir vajadzīgi ļoti vienādi un atkārtojami apstākļi. Un to ļoti grūti ir nodrošināt, mainot atrašanās vietas, trases un klimatiskos apstākļus un tā tālāk. Tā kā, principā, taisam testa poligonu. Izlīdzinošā profila kārta ar šķēmu klājums, vidēji 20–30 centimetri, kur biezāk, kur plānāk. Un tad mēs esam ieklājuši asfaltu, kas ir vidēji 7 centimetri, arī tāpat, kur biezāk, kur plānāk. Protams, ka virāžās un līkumos biezāk, lai lielāks slodzes turētu. Taisnītēs nedaudz plānāk, bet arī gana pietiekam, lai segums turētu ilgstošu pilumu slodzi. Es esmu Jānis no AC Segas, ceļu būvē strādāju jau 20 gadus, un mums ir ļoti liels prieks, ka gan Agris un Hornet komanda izlēma mums paņemt šo projektu, lai realizētu trasi. Risinot visādas objekta problēmas, tas nebija tā, ka tikai mēs kā būvnieks risinājām problēmas, bet arī pasūtītājs, kas mums ir Hornets un Agris. Trasi jau ir tāda interesanta lieta, viņas nebūvē katru dienu cilvēki, un viņas, protams, arī nav vajadzīgas. Tā nav ikdiena, tas nav autobusu pietura, ceļš, laukums, stāvlaukums vai veikala stāvlaukums. Trasi ir tāda savdabīga lieta, un kādreiz padomju laikā to visu būvēja tīri tikai valsts, tagad tās ir arī privātas lietas. Uzprojektēt trasi jau nav tik vienkārši. Tas nav vienkārši ielikt pareizos līmeņos, pareizos rādījusos un noturēties tur visur. Trasa ir jāuztaisa interesanta, sarežģīta, tāpat laikā patīkami braucama. Faktiski tas ir tāds empīrisks process. Mēs šeit pa priekšu uztaisījām cross trasi, pa viņu pabraukājām, izskatījās, ka ir labi. Un tad kopā ar Jāni mēģinājām kaut kādā veidā saprast, kā mēs to visu varētu ietērpt asfaltā. Es uzskatu, ka principā, ja cilvēki vairāk iesaistītos un kopā risinātu tās problēmas, nevis viens uz otru nogāstu, tad tās šeptas iet nesalīdzinām labāk. Un tas bija ļoti labs piemērs, teiksim, arī ar AC Segu mēs kopā tagad, šitas ir man pirmais tāds sadarbības pieredze, un pieredze ir ļoti laba, jo mēs kā ražotāji ļoti labi atšķiram, kad cilvēki strādā vienkārši, lai nopelnītu naudu, vai ka viņi strādā tomēr ar domu, ka pa priekšu ir jāuztais tas objekts, un pēc tam tā nauda, tas ir tāds blakus efekts. Tas man ļoti patīkās, un tā tam arī jābūt, un tikai tā var kaut ko labu uztaisīt.